Tā, pamēģināsim šodien uztaisīt skaistu tabuliņu, kas sadalīs šos datus pa gadiem, mēnešiem un ceturksņiem, pa ieņēmumiem un preču veidiem. Nē, vienkārši pa gadiem. Ļoti labi. Ja mēs sāksim ar Alt-NV šādi un pamēģināsim šeit iemest datumu pirmajā stabiņā, viss būs baigi forši, mums ir datums katrai dienai, var iemest arī ieņēmumus šādi, un mēs redzam katru dienu kopējas ieņēmumus, bet tas nav tas, ko es gribu. Es nevaru redzēt pa gadiem. Ja es varu atlasīt, ja man ļoti gribās date filters, es varu paņemt kādu konkrēto gadu, kādu man gribās, bet tas joprojām nebūs, piemēram, paņemsim last year. Ja? Last year, redzam 14. gads, tas nav apkopoti. Atkal katra diena, bet tikai 14. gadā. Tad ko var izdarīt? Šai gadījumā mēs lietojam tādu rīku, kas saucās grouping. Mēs grupējam. Lūk šādi. Tad mums ir stabiņš, mēs klikšķinām tajā ar labo klikšķi, group. Un ļoti bieži mēs varam dabūt šādu brīdinājumu. Ar ko šīs brīdinājums tāds ir īpašs? Ko tas pasaka? Tas pasaka, ka mēs nevaram grupēt, ja pirms tam esam izmantojuši calculated item rīku. Un tas strādā arī pretēji. Ja mēs pirms tam esam izmantojuši grupēšanu, mēs nevaram izmantot calculated item. Un tas viens otram traucē. Jautājums, kāpēc pie pilnīgi tīra jaunā paiveta man ir šī problēma? Atbilde ir ļoti vienkārši. Jūsu paivets nav tīrs. Ja jūs līdz šim esat kaut ko darījuši un izmantojuši šos datus, lai izveidotu paiveta atskaiti, Excels to atcerās un katru nākamo paivetu taisa ņemot vērā iepriekšējos. Varam pārbaudīt, ka lūk šeit mums ir parastie dati, tabula no datums līdz ieņēmumiem, bet tikko izveidotajā paivetā man ir PVN un summa ar PVN, kas šeit parādījās no iepriekšējiem maniem aprēķiniem. Kāpēc Excels to dara? Šādā veidā Excels ekonomē vietu. Jūsu Excel fails būs mazāka izmēra, jo jūs taisat paivetu nevis katreiz no jauniem datiem, bet no iepriekšējiem. Dažreiz tas rada lielas problēmas. Tad, ko darīt? Nepārdzīvojiet, es visu parādīšu. Tad pirmām kārtām mēs nedrīkstam šeit izmantot parasto Alt-NV. Alt-NV šeit nedarbojās, jo mēs iegūstam visu un to pašu. Kā to var labot? Divi risinājumi. Pirmais risinājums, vienkārši pateikšu, jums ir vajadzīga jauna tabula. Kopējiet šo tabulu jaunā failā vai jaunā darba lapā, un no turienes sākam no jauna, būs pilnīgi jauns paivets. Ja, bet nav laba ideja. Ko es jums piedāvāju? Es jums piedāvāju izmantot rīku, kas saucās Pivot Chart Wizard. Problēma ar šo rīku ir tāda, ka viņu nevar dabūt ar vienkārši podziņu. Ir jāatcerās kombinācija. Kombinācija ir Alt-DP pēc kārtas. Alt-DP nevis vienlaicīgi, bet pēc kārtas. Tālāk saspaižam Next, Next, Finish. Un, kā jūs redzat, ir atkal jauns paivets, bet šoreiz šeit nav ne PVN, ne summa ar PVN. Jo tagad Excels vairs neko neatcerās, pilnīgi jauna tabula, pilnīgi jauna atskaita. Sākam ar datumu, labais klikšķis, group, un tagad Excels piedāvā, kā grupēt. Šis loks ir dinamisks, tas pielāgojās jūsu saturam, ja šeit būtu skaitļi, tad grouping piedāvātu intervālus pa 10 vai no līdz. Ja te būtu teksts, groupings piedāvātu arī no kura līdz kuram apvienot. Šai gadījumā tie ir datumi, Excel saprot, ka tie ir datumi, piedāvā man vajadzīgos intervālus šādi. Es vienkārši izvēlos, cik man vajag. Te neko nav vajag pieturēt, vienkārši izlēmies, nospriežam OK, un lūk, kas notiekās. Redziet, tagad mani datumi ir sagrupēti. Lūdzu, paskatāmies uz Table Fields logu šeit. Vairs nav viens datums, tagad ir datums, ceturkšņi un gadi. Un tie ir pilnīgi atsevišķi. Mēs varam paņemt gadus un iemest viņus kolonnā un iegūt lūk šādu atskaiti, kur man ir gadi,
pa ceturkšņiem un mēnešiem. Dienas vairs neeksistē. Jūs nevarēsiet dabūt dienas, dienu nav. Mazākais, ko jūs varat dabūt, ir mēneši. Lūk šādi. Tā kā mums nav vairs nekā jauna, mums nav PVN, to ir jāuztaisa no paša sākuma. Kā mēs to darījām, field item sets, calculate field, PVN, un šeit round ieņēmums reiz 0,21, 2, ok. Nu, un tā tālāk summa ar PVN arī pēc tam var aprēķināt. Kas vēl šeit ir labs? Šeit ir labs, kā rīkoties ar šo te garo stabiņu. Kā man dabūt tikai gadus. Pa vienam klikšķināt uz katru gadu varētu būt pārāk ilgi. Tad viens no priekšlikumiem ir izmantot šo labo klikšķi Expand Collapse. Ar šo te rīku jūs varat ātri samazināt vai atvērt vajadzīgos jums laukus. Šīs rīks darbojās relatīvi pozīcijai. Ja es esmu šeit pie mēnešiem un izvēlos Collapse Entire Field, tad Excels paslēp visus mēnešus visur. Ja esmu pie ceturkšņiem, viņš paslēp ceturkšņus. Ja esmu pie gadiem, Expand Collapse Entire Field, tas paslēp visus gadus. Lūk šādi. Tas mums bija viena lieta. Un otra lieta, kā dabūt to pašu vēlreiz. Teiksim, man vajag tagad uztaisīt grafiku, kur es redzu ieņēmumus pa gadiem. Ja es atkal izpildu darbību Alt-NV, es dabūnu to pašu veco pazīstamo man paivatu, kur es nevaru neko grupēt. Jo Alt-NV strādā no tā iepriekšējā. Ja es vēlreiz palaidīšu Alt-DP un spaidīšu next, es dabūšu šo lodziņu. Tad atkal kaut kas savādāks. Ko viņš šoreiz saka? Šoreiz saka, ka tu atkal gribi uztaisīt visu no jauna. Padomā divreiz, varbūt tev tas nav vajadzīgs. Un ja mēs tā padomāsim, mēs tiešām pamanīsim, ka mums nevajag neko jaunu. Mums jau ir paivads, kurā ir sadalīts pa gadiem un vajag paņemt viņu un ar viņu strādāt. Tad lūk, šis loks to arī piedāvā. Ja jūs nospiežat yes, Excels jums piedāvā variantu izvēlēties no jau esošiem paivatiem un no šī paivata uztaisīt jaunu. Tad mēs paņemam mūsu iepriekšējo šī 10, finish, un lūk ir mūsu jauns paivats. Te paliek tie paši gadi ar reģioniem, ieņēmumi, visi ir ļoti forši. Un tagad uzzīmēsim grafiku no šīs tabulas. Jums nav jāiet pie insert un jāmeklē šeit čarti. Pie analyze ir podziņa pivot chart, un šī poga uzreiz dot jums vajadzīgo rezultātu. Mēs te paņemsim līnijas, man labāk patīk līnijas. Okay. Un lūk, te viss ir skaisti. Ar ko atšķirās parastais grafiks no pivot grafika? Ar to, ka jūs varat kārtot un filtrēt uzreiz grafikā. Piemēram, mēs redzam, ka 15. gads mazliet bojā bildi, jo viņš ir tikai sācies un viņu negribas analizēt. 6. gads ir beidzies, tāpēc viņa dati ir daudz maz nozīmīgi, ja mēs redzam, cik bija liels pieaugums par pirmo gadu, bet 15. tomēr nav vajadzīgs. Ko es daru? Es aizēju šeit uz gadiem un novācu 15. un visu, kas ir it kā pēc 15. Okay? Un šādi atstāju. Mums ir tā pati dizaina izvēlnīta kā jebkurā jebkurā grafikā ar visiem tiem pašiem rīkiem, ar tām pašām podziņām. Formāts strādā tāpat. Papildus ir analyze, un tie būtu lūk šis te podziņas. Tad lūk, tā mēs to arī daram.